gada 1. aprīlī mani no izglītības nodaļas pārvilināja uz šeit, uz pilsētas domi, toreiz bija pilsētas doma tikai. Ar nolūku, jo es esmu pēc profesijas, es esmu celtniecības darba vadītāja. Un man nekāds sakās, būtībā sociālā darba nav bijis. Bet nu tā reizē, tad, kad man te pieņēma, tad pieņēma, kā tehnisko uzraugu, pa pilsētu un tā tālāk. Sākuma bija viena pat tikai. 92. gadā tagadējā Dacuplē, to meiteni paņēma audzināšanā. Un tāpēc 10 gadus es nostrādāju pa vadītāju, ja. Godīgi runājot, es tā diezgan žigla aizskrēju prom. Jo būtībā nervu sistēma netur jau to. Jo mums tur, tieši šī gadījumā, te man patīk, jā. Bet tur viss nāka problēma. Neviens jau nenāca, kā teikt, labestību. Katram bija kāda vai tur nelaimes, vai tur ir trūkums mājā, vai kaut kas tam līdzīgs. Tad tas viss krājās gadiem. Bet šeit tas ir pavisam kaut kas cits. Mēs aizsākam reāli dzīvot, nevis tur papīrs kaudz šitāds, jāsarakstīt. Tagad jāsarakstīt vismaz tādu kaudzītā papīriem, lai tu varētu saņemt pabalstu. Mums vienkāršāk bija, mēs izgudrojam paši vienu tādu lapu, ja, deklarāciju, to aizpildīja un cilvēki varēja domu nolēma vai dot palīdzību sniegt vai nesniegt. Bet mums nāca bezdarbnieces sievietes, ja, nav ko darīt. Tad mēs viņam sakam, pašai arī bišķi jāstrādā kaut kas ir vasarā. Uz mežogās. Nav groziņš. Mēs sagādājam groziņu. Nav naudiņš. Iedēvām naudiņu, ceļām uz mežu kvaļot. Pirmais sākums ir sāk lasīt tūks, nopelnīt naudiņu. Tad sākam vest pusdienas mājās veciem vientuļajiem, kas nevarēja pagatavot. Tad sociālajā aprūpētāji bija, kas gāja pa mājām. Tāpēc arī vēl šeit toreiz izdomājam, lai mums šito dienas centra darbinieks no toreiz tajā laikā, lai viņiem, kas saka, būtu darbiņš, ja, tad mēs sadalījām pilsētu pa ielām. Un viņi sadalījot ar vienai kundzei, tas ir noteikti tā un tā iela, viņi apstaigāja mājas, painteresējās, kur ir veci vientuļi cilvēki, un tad mēs tās ziņas izmantoja sociālajā dienestā. Es biju aizgājis no domas pensijā, un pēkšņi man piezvanīja Kuklē Dats un teica, vai es nevēlos bišķiņu pastrādāt, drusiņu, 3 mēnešus, kamēr dabūju jaunu vietai aizgāju šitā. Pirms manis, kas bija, aizgāju projām. Es saku, kāpēc ne, 3 mēnešu darbs pazīstams jau var. Tad 3 mēneši tagad ievilkušies 7 gados. Tā, jo šitas centrs ir manis dibināts, manis un Radeļa kunga. Bija tāds mums pilsētas domas priekšsēdētājs bija Radēls. Es sev uzskatu pa kalpotāju viņiem. Viņš jau nav sociālais darbs. Tas ir darbs ar cilvēkiem, integrēšana sabiedrībā cilvēks. Vecos cilvēks, ja viņi palikuši vieni. Pamatā nāk te cilvēki, kam ģimenes nav otrās pusītes. Ja sevišķi kaut kāds ir kāds klups, kur arī tomēr ir cilvēki, kas nav. Jūs zināt, ko nozīmē, jūs jauni esat, nezināt, ko nozīmē, ja tu paliec viens pats vecs cilvēks mājā, ja? Starp 4 sienām, ja tev neviena vairāk tur nav. Mazbērni varbūt projām, varbūt nav nemaz mazbērni. Un tad vienkārši, lai viņiem būtu, kur sevi kaut vismaz, mums pamatā lielākā daļa 3-4 klubos tie paši cilvēki darbojās. Tad tas nozīmē, cik viņi mēnesi reizi šeit atnāk. Un viņi jau nāk gan izskatu dienu. Kaut vai aprunāties. Tāpat arī izskatīt sirdi. Ja viņam tur, mums ir datori, mums tak nāk arī, kas saka, saviem mazbērniem vai kurš sūtīt vēstules, un tad atkal palīdzam viņiem tas vēstules aizsūtīt. Ko vēl te tādu. Godīgi runāt, šitai vienam otram te ir gan iz otras mājas. Te cilvēki nāk un pasniedz, jūs paskatās apkārt, kas šeit ir, ja? Tas kaut ko atstāja šeit, kaut ko, vienalga, kaut vai savas labās emocijas. Ja sarīkojam, tad vienmēr ir tās aktīvas, ir ļoti aktīvas, tie darbojās, tā kā. Man patīk tas, kad es strādāju ar ļoti tādiem cilvēkiem, kas vēlās dzīvot, nevis eksistēt, kas vēlās sev nodarbināt kaut kādā veidā, kaut vai. Es saku, tik dažādi, piemēram, tur mīklu minētāji, krustvārdu mīklu minētāji.
ja, nu, tur smadzenes strādā, ne? Vienkārši man patīk redzēt, kā cilvēki atraisās, tie paši vecie cilvēki. Ja mums ir 18 klubi, un katrs klubs, nu, kā saka, darbojās šeit, nu, visi mums nav te uz vietas, bet, nu, es viņiem nodrošinu, lai viņi viens ar otru nesaskrietos. Tās liekas, ka viņi pilnīgi pat pārdesmit gadus nosnamesce. Es pat pie sevis jau. Es zinu, ko nozīmē man 6 gadi, ko es biju mājā nodzīvoju. Nostādīt, kā jau ko darīt ir, bet ja visu mūžu ar cilvēkiem strādājas, ja, tad pēkšņi uzreiz palikt mājā. Tas arī te pāriem, kas šeit pie mums nāk. Tāpat ir, ja viņam tas darbs beidzās, saucamais valsts darbs. Nu, viņi paliek vieni mājā, un viņam ko viņi iesāks? Televizoru skatīsies sauram dienām. Labi, māja sakārtos no vienā lieta, bet tagad vismaz viņiem ir atnākt ir kur savus intereses. Es saku, mums taču ir līnija dejotājs, mums ir tango tāds, kur, nu, tur pa pārīšam, kas sabiedriskās dejas dejo. Tad kas vēl tādi interesanti nojotājs, tagad zin, tās pavisam slavens republikā jau ir. Tad ir klubi no sākuma, kad es atnācu, es nezinu, man liekas, ka bija kādi 5 vai 6 klubi 7 gadu atpakaļ. Un pamazam vien viņi auga, veidojās. Tas par interešu klubi. Tāpēc viņi skatās interešu klubi, kas salasās maza grupiņa, tāda un interesanti. Piemēram, ļoti interesants klubs ir Globus. Ir Globus un Avots. Avots ir, piemēram, ceļotāji, ja? Tie, kas ir ceļojuši, viņi te rāda savus filmus un fotogrāfijas visu, un ir Globus. Un Globus ir pilnīgi tā, kā jūs skolnieks skolā, ka es tur tā istabā sēžot, es visu var dzirdēt, kas te notiek. Viņi uz to reizīti, kad viņi tiekās tajā reizē, ja, viņi sagatavojuši materiālu pa vienu noteiktu valsti. Vai tā ir Ķīna, vai tā ir vienalga pa ko. Viņi sagatavojuši, un tā katrs, tā kā sēžot pie tā galda, katrs kaut ko pastāst vai parāda, ko viņi ir uzzinājuši. Tas nozīmē Globus, tas nozīmē tikai, nu, ne reāli ceļot, bet ceļot, nu, par Globus. Tā var iedomāties, kāda ir tie cilvēki, kas te nāk, viņi jau nenāk sūdzēties tādā ziņā, nu, man vajag tur palīdzību un pa balsu vai kaut kas tam līdzīgi. Bet viņi nāk ar savām idejām. Un tā pamazām vieni tie 18. Kā var nebūt interesanti, ir ļoti interesanti. Pašai man patīk daudz, kas es labprāt tur ar tiem fantazētajiem reizēm pastrādāju kopā ar viņiem. Un arī visu tēzā līdz rīt nāks. Nu, es taču durvis ir vaļais, visu dzirdu, ko viņi stāsta. Te viņas te pasējuši, iedzer tēju, iedzer kafiju, bet pie reizes arī tūlīt labo darbus savus. Mums pat ir invalīdu klubs. Nāk invalīdi, interešu klubs, invalīdi, kas spēja pārvietoties, ja? Arī tādi, kam, nu, būtībā ratiņiem šitādi brauc. Nāk 70 cilvēki pāri, tieši tādi, kas ļoti aktīvi. Viņi gandrīz ik pār dienas vai gandrīz ir tā. Nu, pār pa 100 ir arī tādi, nu, kas tā varbūt retāk atnāk, bet tomēr viņi nāk. Tie var žurnāls lasīt, es teicu, un arī to spiedienu mērītam uz cukuru līmeni nosaka asinīs vienreiz nedēļā. Te var svērties, tur ir trenažieri, tur uz trenažieriem mēs esmies, mums ir elektriskais krēsls arī. Uz elektriskā krēsla, kad neklaus uzliekam, tas masāžu krēsls. Tā kā no tiem visiem reizēm dienā mums ir pie 70 pakalpojumu veidi izgājuši tā. Pat vairāk, bet nu tas tā. Vidēji. Arī klubi nodarbībā, kas ir notiek. Mēs reģistrējam, mums ir tāds skaists grāma, tur tiek katru dienu visu uzskaitīt, cik tie atnākuši, kas ir ko darījuši. Vidēji vispār 710 cilvēki, nevis reizes, bet cilvēki mūs ir apmeklēti. Brīvā laika daudz, kas man ir mazdārziņš ir, un es pat vispār krājēju. Es krāju mazos kalendāriņus. Tur jau tā nelaime, ka mēs esam tik ilgi krājuši, ka mums vairs nav ko. Cik es varēju par šiem 7 gadiem, es esmu vākusi izstādi šeit, nenāk ar izstādīties. Tur gan ir bijuši gan ar saviem sērkociņu kastītēm, gan ar naudām, gan ar atklātnēm dažādām, nu, gan veco gadu gājumu atklātnēm, ko nu katrs ir te
Mums bija arī kaklasājuši, jeb šlipsu mēs. Pat tāds klubiņš kā pikantais kumasiņš. Varbūt ir dzirdējuši, ko viņi dara. Iesāk teikt, cik gadus atpakaļ, kad no siera veido, siera krātbūtni veido, gatavo dažādas ēdienas. Bet pavasar, vienīgais vasarā mums ir uzsma un ekskursijas. Piemēram, ekskursijas kārto Antonis. Balles ir maniem pleciem.